Mums bieži klienti saka, ka mēs runājamies, kādu viņi vēlētos dārzu, nenoliedzami skaidrs, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko cilvēki vēlas, lai dārzs ir iespējami maz kopjams. Un retu reizi ir gadījies dzirdēt, kad tāda vai pat diskusija, kas, manuprāt, neauglīga, vai ir iespējams dārzs, kuru nav jākopja. Nē, man atbildi nē, tāda nav iespējams. Un, ja godīgi, pat daba, kā mēs tā izprotam, daba, piemēram, Latvijā, īstenībā visa mūsu daba jau zināmā mērā ir cilvēka kopta. Ja, tātad īsti mežonīgu dabu mēs varam sastapt pat Latvijā salīdzinoši reti. Līdz ar to es dažreiz pat aizdomājos, tas būtu interesanti novērot, piemēram, es nezinu, uzlikt kameru un realitātes šovs, kā 5 gados daba paņem atpakaļ dārzu, būtu diezgan forši pavērot un tā. Tāpēc katrs dārzs obligāti ir kopjams. Jautājums, cik ļoti mēs varam palīdzēt dārzu kopt dažādām mūsdienīgām tehnoloģijām, laistīšana, pļaušana, ja nākotnē varbūt vēl kaut kas, ja. Tas ir svarīgi, kādus elementus mēs izvēlamies, tas definē, cik kopjams ir dārzs. Ir elementi, kas ir ārkārtīgi laika prasīgi, enerģijas prasīgi, ūdens prasīgi. Ir elementi, kas ir ārkārtīgi mazprasīgi, ja, un gandrīz tuvu tam, ko mēs varētu teikt kā nekopjami. Mazkopjami, tas būtu tas pareizais termins. Kopšana nozīmē regulāru, smagu darbu kaut kādā mērā, kad tu uzturi kārtībā tādā, kādā tam ir jābūt. Un katram tas arī tas mēraukla ir cita. Kādam varbūt tikko noziedējis zieds jau ir neglīts. Kādam varbūt taisni tas, ka daba iet savu dabisko ceļu ir glīti un kā saka, atstājami. Līdz ar to kopšanas intensitāte vienmēr tiek nodefinēta jau īstenībā sākumā. Par to būtu jāpadomā jau domājot par dārzu, cik laika, enerģijas, līdzekļu es gribu veltīt pēc tam. Bet jā, vēlreiz tikai varu uzsvērt, ka jebkurš dārzs ir kopjams, ar to nedomājot, ka tas ir kaut kādas šausmīgas mocības un neizdarāmi, bet kopšana būs noteikti nepieciešama.